skatu tavu. Paldies. Būtībā uz šo prezentāciju es jau kaut ko līdzīgu stāstīju pirms 3 gadiem, bet ņemot vērā, ka mums Latvijā tagad ir 2 kvalificētie elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēji. Viens gan ir paaugstināts drošības, otrs ir vienkārši kvalificēts, tad man uz šo stāstījumu pamudināja jautājumu par to, kas tad tieši uzrauga šos pakalpojumus un kādā veidā. Un tādēļ es izstāstīšu par to, kas tos vieno, bet tai pašā laikā, kas ir nianses šajos pakalpojumos, kur iespējams uzraudzība pat nenotiek Latvijā. Abi šie pakalpojumi vismaz Eiropas mērogā izriet no EIDAS regulas. EIDAS regulas 1 es piebildīšu, jo jau tiek kaut kādu laiku norit darbs pie šīs regulas 2. iterācijas, un būtībā EIDAS regulā apraksta elektroniskās identifikācijas pakalpojumus, bet tik tālu, cik dalībvalstis var paziņot Eiropā savas EID schēmas, ar kurām tad attiecīgi mērķis būtu tāds, ka dalībvalstu iedzīvotāji var saņemt pārobežu e-pakalpojumus, kurus tad attiecīgi katra Eiropas Savienības dalībvalsts piedāvā. Un tas, ja es tā varētu teikt, ir mazumiņš no EIDAS regulas, bet absolūtais vairums ir par tā sauktiem uzticamības pakalpojumiem, kas ir vienkārši tautas valodā runājot elektroniskie paraksti, gan kvalificēti, gan nekvalificēti elektroniskie zīmogi, laika zīmogi, e-delivery un tā tālāk. Un būtībā šeit arī varbūt slēpjās jau tā pirmā atšķirīgā sāls, kad ja EID ir aprakstīts tādā kontekstā par šīm nacionālām schēmām, atstājot dalību valstīm iespēju regulēt papildus jautājumus par elektroniskās identifikācijas lietošanu iekšzemē, tad būtībā uzticamības pakalpojumi tur jau ir ļoti smalki, sīki gan ar pašu EIDAS regulu, gan dažādiem īstenošanas aktiem ir izstāstīts, kas tad, kādas ir prasības un kas ko dara. Un būtībā šeit arī ir tā galvenā lieta, kad doma EIDAS regulā, lai mēs varētu uzticēties pakalpojumu sniedzējiem, kas ir varbūt arī aiz mūsu robežām, tad būtībā katra valsts uzrauga savus nacionālos uzticamības pakalpojumu sniedzējus. Latvijā tas būtu Latvijas Valsts radio un televīzijas centra e-paraksts, e-zīmogs un laika zīmogošana. Latvijā šis regulējums būtībā sastāv no 2 daļām. Ir fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums ar no tā izrietošiem MK noteikumiem, kas būtībā nosaka, kādā veidā ir veicama personas elektroniskā identifikācija, kas ir, kā var kļūt par kvalificētu elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju un attiecīgi viss šīs te prasības, kas var šādas kvalificētos elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzējus auditēt. Šeit es paiešu uz priekšu un uzreiz teikšu, ka mums ir šāds atsevišķs veidots saraksts, kas ir Aizsardzības ministrijas digitālās drošības uzraudzības komitejas mājaslapā. Un elektronisko dokumentu likums pārsvarā fokusējās uz to, kādā veidā ir jānoformulē elektroniski parakstīts dokuments, lai tam būtu juridisks spēks, tāpat kā ar roku parakstītiem dokumentiem, un attiecīgi izrietošie MK noteikumi. Kas ir būtībā atšķirīgs šīs uzraudzības mehānismos? Ja, teiksim, elektroniskā identifikācijā, teiksim, šie mums ir 2 jau kvalificētie pakalpojumu sniedzēji, mēs uzraugam abus 2. Viņiem ir konkrētas prasības, ikgadēji auditi, attiecīgi tas DDUX veids šo uzraudzību. Tad uzticamības pakalpojumu jomā, ja piemēram mums ir e-paraksts, tīri šo daļu var paļauties, ka DDUX uzrauga e-parakstu izsniedzējs Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, tiek veikti atbilstoši auditi, EIDAS prasībām, pakalpojumu sniedzējs ir traslistā. Tad, piemēram, rodās loģisks jautājums, ja man ir EID, tas ir nevis EID, bet Smart ID.
ar ko jau var piekļūt gan Latvijas valsts pakalpojumiem, gan, ja jums ir attiecīgs aplikācijas līmenis, kas tad šo te pakalpojumu sniedzēju uzrauga. Un šeit ir atbilde, ka to daļu, kas attiecās uz identifikāciju, būtībā Latvijā viņi ir saņēmuši atbilstošu statusu, bet, ja jūs uzliekat parakstu ar attiecīgu Smart ID produktu, tad būtībā šī te pakalpojuma daļa, tas jau ir Igaunijā izdots rīks, kas ir Igaunijas valsts uzturētā traslistā, un attiecīgi arī uzraudzības iestādē atrodas tur. Bet, nu, tas šeit ir varbūt tā galvenā lieta. Nu, abiem pakalpojumu veidiem ir paredzēta gan ziņošana par incidentiem, gan par pakalpojumu pārāvumiem. Un, ja mēs runājam vēl par elektronisko identifikāciju, manas pieminētās Eiropā ir tas mehānisms, ka šīs schēmas var paziņot, lai, kā jau es minēju, lai saņemtu elektroniskos pakalpojumus citur, dalību valstu pilsoņu, tad būtībā tur ir tāds atsevišķs process, kā vēl tā sauktais peer review, kas īsti nav audits, bet gan dalību valstu ekspertu koleģiāli veiktu pārbaude, par ko tad attiecīgi, kad schēma tiek paziņot, paiet zināms laiks, veic šo pārbaudi un schēma nokļūst, viņi skaitās paziņot un ir iekļauta Eiropas Savienības oficiālajā žurnālā, kas ir tā kā vēstneses analogs. Būtībā par pārbaudēm auditoriem, kas tad veids katram pakalpojumam pārbaudes. Ja, teiksim, kvalificētai elektroniskai identifikācijai pēc minētā fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma, tas ir atsevišķs digitālās drošības komitejas uzraudzīgs ekspertu saraksts, kur līdzīgi, kā Edgars minēja, tiek ņemts vērā šo te auditoru pieredze, viņu certifikācijas, respektīvi ārēji prasmes apliecinājumi un arī veikti auditi. Un tādā veidā eksperts var Latvijā nokļūt sarakstā. Tad, lai auditētu, piemēram, atbilstoši EIDAS prasībām, e-paraksts, tas nav, ja tā var teikt, tik vienkārši, jo šeit mehānisms ir drusku cits, tāpēc, ka tur apakšā ir tāda tā kā uzzīmēta bilde, no kā šis mehānisms sastāv. Būtībā mums ir Nacionālā akreditācijas iestāde, kas pēc konkrētiem ECI standartiem akreditē tā sauktos EIDAS auditors. Un šeit ir tas mehānisms, ja tā var teikt, smagnējāks, un līdz ar to faktiski Latvijā un man šķiet arī Baltijā mums šāda auditoru uz doto brīdi nav. Šāda schēma nav iedarbināta. Tā kā tur atliek paļauties uz citu Eiropas dalību valstu ekspertiem, kas arī ir iekļauti kvalificētā sarakstā. Komisija viņu regulāri atjauno šo sarakstu, un tas ir pieejams, kad kāds auditors vai auditoru kompānija, no kuras valsts ir tiesīgi veikt šos te audits. Un parasti vienmēr arī, veicot uzticamības pakalpojumu sniedzēju auditu, šo arī auditori paļaujās. Un uzraudzības iestāde no Latvijas gadījumā Eduks, tad mēs noteikti skatāmies, lai šis te auditors ir bijis tiesīgs veikt konkrētu pārbaudi. Par standartiem, kas reglamentē katru jomu, ja kvalificētai elektroniskai identifikācijai, ne tiešā veidā, bet ļoti daudz no kontroļu grupām izriet no tā sauktā ISO 29115, kas orientējās uz tā sauktā Levels of Assurance principu, respektīvi, ka mums ir kaut kāds pamats, teiksim, tas būtu zemākais līmenis elektroniskai identifikācijai, pieņemsim logins un parole. Tad šīs te prasība kopa ir zemāka, attiecīgi uzticamības līmenis arī ir zemāks. Tad ejot pakāpīt uz augšu, ja mēs, teiksim, gribam gūt līdzvērtīgu pārliecību par to, ka identificētā persona ir patiesa, tad tas būs, tas prasību kopums būtu ļoti līdzīgs, kas ir noteikts šiem te kvalificētiem paaugstināts drošības līdzekļiem. Un attiecīgi no šī standarta izriet gan lielā mērā Latvijas nacionālais regulējums, gan arī no EIDAS regulas izrietošā īstenošanas regula, kas skar uzticamības līmeņus dalību valstu paziņotajām schēmām.
Uzticamības pakalpojumu gadījumā ir nedaudz savādāk. Eiropā tiek lietota prakse, ka izmanto ECI, jeb Eiropas telekomunikāciju standartizācijas institūcijas izdotos standartus. Pamatā tas ir šeit minētais, tas gan ir uz kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju kā organizāciju. Un tad attiecīgi katram kvalificētam uzticamības pakalpojumam ir savi papildus standarti. Teiksim, ja jūs gribat, jūs certificējaties kā organizācija, ja jūs gribat 3 pakalpojumus, tad visticamāk tur būs katram attiecīgi papildus prasības, kādā veidā jūs šos pakalpojumus nodrošināt. Par to, kur šī informācija tiek uzkrāta un kā tas atspoguļojās vienā vai otrā gadījumā. Te uzreiz jāsaka, lai nav jācitē savus juridiski informāciju kvalificētās elektroniskās identifikācijas gadījumā par dalību valsts paziņotajām schēmām. Es ieliku šādu bildi. Tas ir kā mums šobrīd Eiropā izskatās ar dalību valstu paziņotajām schēmām. Nu, redzams, viena liela daļa valstis jau šo ir paveikuši. Tad druscītiņi savādāk ir ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas, kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, jo tas tiek uzstrāts tā sauktajā trustlistā, no kuriem plašākai publikai vienkārši apskatē ir manāms šis browsers, kur, teiksim, uzklikšķinot uz atsevišķu valsts var iegūt informāciju par to, kādi uzticamības pakalpojumi kvalificēti konkrētajā valstī, gan arī par to, kādi tad tieši uzticamības pakalpojumi ir tieši kvalificēti. Jo tas ļoti būtiski pēc tam pārbaudot, teiksim, pārbaudot šos te e-parakstus un laika zīmogus, jo būtībā visi tā sauktie pārbaudītāji, jeb čekeri, jeb kā viņus tur sauc, atsaucās uz trustlist kā autoritīvu avotu. Faktiski ir attiecīgais laika zīmogošanas vai zīmogošanas institūcija vai paraksts CA ir izdevis šo te certifikātu, ar ko cilvēks ir uzlicis savu elektronisko parakstu, tad pārbauda notiks pret šī resursā esošo informāciju, lai apliecinātu, ka paraksts ir derīgs. Tad mazliet pieskaroties par nākotnes perspektīvām, tīri mazliet viņi stāstīja par to, kad ir izstrādē tā sauktā EIDAS regula 2, tad tur būs liels fokus uz tā saukto digitālo maku, faktiski, kas iznāk gan identifikācijas, gan parakstu, gan citu risinājumu apkopojums, kur, teiksim, papildus vēl tiktu piešķirti tā sauktie atribūti, kas iznāk faktiski lietas, ko varbūt persona ir, kas aizvieto, teiksim, fiziskas kartiņas, kādas braukšanas apliecības, diplomi, tur apdrošināšanas vai jebkas cits, kas, teiksim, piemēram, varbūt es nezinu, ja tur mums kādu laiku apakaļ bija Covid un bija Covid certifikāti, iespējams, tad tas nebūtu atsevišķā kaut kādā aplikācijā, bet to var iekļaut ietvarā, teiksim. Tas tāds piemērs. Tad visticamāk, kad prezentācija būs publicēta, es ievietoju pāris vērtīgas, manuprāt, saites, kas par minēto tematu sniedz diezgan daudz informācijas. Tas tā ātrumā mēģināju ietaupīt jūsu laiku, un esmu gatavs jautājumiem, ja tādi ir. Jā, paldies, Kristiāna. Lūdzu, jautājumi no zāles. Jums pirmā roka. Jā, mums ir jautājumi, Kristiāna, priekš tevis. Vai publiski ir atklājumi iemesli, kāpēc Latvijā Smart ID nav noteikts kā paaugstināts drošības elektroniskās identifikācijas līdzeklis? Principā kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem ir atsevišķi MK noteikumi 560, ja es nemaldos, un Smart ID faktiski tur var paskatīties pēc šīm te prasībām, kāda ir ļoti neliela starpības starp kvalificētu un kvalificētu paaugstinātu drošības līdzekli. Principā, ja es nemaldos, tas ir teikšu, šo te līdzekļu un resursu un informācijas izvietojums, kur tas tiek darīts. Paldies. Lūdzu, no zāles. Lūdzu. Turpinot iepriekšējo jautājumu, kāpēc mums nav atsevišķa grupiņa, lai atdalītu pēc drošības mobilo e-parakstu no e-paraksta, kur certifikāts ir lietotāja uzraudzībā?
Ja es pareizi saprotu, tad laikam ir jautājums, kāpēc mobilās risinājumi ir vienādi ar vietkāršu risinājumiem. Principā es mēģināšu šo jautājumu atbildēt diplomātiski. Ir diezgan, kā saka, šis varētu būt kā kompromiss starp lietojamību un varbūt, es negribētu nostādīt vietkartes augstāk par mobilajām aplikācijām, bet tīri, ja mēs par e-parakstu mobili runājam, tad nesen bija arī ieviesti, līdzīgi uz to norādīja mums nacionālo EAD schēmu paziņojot Eiropā, un ir veikti pasākumi, lai tā teikt šīs aplikācijas drošību paaugstinātu. Un principā Eiropā tas viedoklis ir, ka ar atsevišķiem nosacījumiem var pieņemt, ka mobīlo risinājumu drošība ir tāda pati kā vietkartē, ja tiek ievērot atsevišķi principi. Ir vēl viens jautājums. Kā vērtēja, tas ir par sensitīviem datiem, kā vērtēja to, ka e-veselības datiem klienti piekļūst izmantojot Smart ID, kas ir kvalificēts, bet nepaaugstināt drošības identifikācijas līdzekļi. Ņemot vērā, tā, ka šie e-veselības dati tomēr ir ļoti sensitīvi. Šeit būs atbilde drusītiņa līdzīga. Proti starpības starp kvalificētu un kvalificētu paaugstinātu drošības līdzekli ir ļoti neliela, un varbūt, ka šī gadījumā svarīgi ir, lai šiem datiem var piekļūst. Ja gadījumā notiek kaut kāds, problēmas lai mums neveidojas pudeles kakls ar vienu pakalpojumu sniedzēju rīku, kuram tad varētu šiem datiem piekļūt. Jā, paldies, lūdzu, zālē. Artūrs, vai ir domāts palielināt personīgo drošības līmeni, pieņemsim, ierobežojot sava paraksta iespējas neparakstīt nekustamā īpašuma pārdošanas darījumus? Būtībā šeit ir jārunā par katrā, mums ir tāda MK noteikuma numur 402, kur e-pakalpojumu sniedzējiem ir konkrēta metodika noteikti, kādā veidā viņi var izvēlēties, ar kādu tieši līdzekli, ko darīt. Un būtībā, jāsaka, ja viņu ieskatā tas atbilst, tad būtībā to arī var darīt elektroniski. Jā. Citiem vārdiem jautājums, vai varu es pieņemsim aiziet pie notāra un pateikt, ka es ar parakstu tikai dokumentus, kas ir saistīti, pieņemsim ar Latvijas Telekomu, un neparakstu tos dokumentus, kas ir saistīti ar nekustamā īpašuma atsavināšanu? Cik man zināms, tāds tur iespējams būtu tieslietu ministrē jāvaicā, bet man šķiet, ka šāda saraksta nav, kurā privāta persona varētu pateikt, ko viņa grib parakstīt ar roku, ko var parakstīt elektroniski, jo būtībā pēc likuma pieņem, kad kvalificēts elektroniskais paraksts ir tieši tas pats, kas ar roku uzliktais. Jā, paldies. Un vēl viens jautājums no attālinātājiem, klausītājiem. Kā tas sanāk, ka paaugstināt kvalificētu drošības pakalpojumu paraksts mobilu, es varu izveidot ar vienkārši kvalificētu Smart ID. Vai tas tā tiešām arī ir? Tā, principā. Tur būtu, tas ir jautājums, bet jebkurā gadījumā tas tiek darīts pieņemot apstākli, kad te ir jāsaprot šī jēga, teiksim, ar ko jūs izveidojat, jo prasība ir tāda, lai klients tiktu vismaz vienreiz identificēts klātienē. Tā doma tāda ir, lai redzētu, pieņemot, ka ar Smart ID es pieņemu, ka tas varētu būt arī šis risinājums, kas atļauj jums parakstīt. It kā mazāk droši es izveidoju, augstāk droši un Smart ID es izveidoju attālināt, identificējoties ID kārtu. Tas varbūt būtu jautājums pārdomām, bet es pieļauju, ka šis ir tas gadījums, kad mazliet tiek nākts klientam pretīm lietojamības ziņā. Vai mēs varam ticēt tam? Līdz ar to jautājums, vai mēs varam ticēt paaugstinātas drošības risinājumam?
Ja mēs to iegūstam ar nepaaugstināts. Nu, es teiktu, ka jā, bet es domāju, ka šis varētu būt diskutabls jautājums. Paldies. Vai vēl kādam no zāles jautājumi? Kiril, lūdzu. Jā, paldies. Es kopš attiecīgām noteikumu pieņemšanas es jau 5 gadus nevaru, vairāk bišķīt nevaru gulēt. Runa ir par noteikumiem, par kuriem droši vien šajā zālē zina tikai tie, kas strādā finanšu sektorā. AML, attālinātā identifikācija. 2018. gada noteikumi. Es nezinu, kā tur par resoriem dalās atbildības, bet vai varētu lūgt jūsu organizācijai pievērst tam uzmanību un paredzēt vismaz to, kad Latvijas iedzīvotājiem, kuriem pēc likuma visiem tad būs tā EID karte, ka viņiem nedrīkst veikt identifikāciju pēc fotogrāfijas vai pēc video ieraksta. Jo tiem, kas, man droši vien vajadzēja pateikt, kas tur rakstītais noteikumos, lai klausītāji saprot, šobrīd tātad bankām ir ļauts izvēlēties, kā attālināt identificēt potenciālo klientu, un tur ir četras lietas - identifikācijas maksājums, e-paraksts, vai tur precīzāk viņš ir noraksturots, un tad ir arī video identifikācija un selfijas kopā ar dokumentu fotogrāfiju, un tas pēdējais rada tik milzīgs drošības riskus, ka es labprāt gribētu kaut kā to aizliegt. Šeit man ir jāsaka, ka es neatceros, ka būtu šis te AMLs sūtīts saskaņošanai ne ar mums, ne caur Dēduku, bet, šķietam tāda interesanta situācija, ka tiek salikt vienā grozā dažādi LOA identifikācijas līdzekļi. Jā, lūdzu. Kiril, paturpinot vēl tevi Smart ID, es arī varu iegūt ar selfiju. Tātad es iegūju e-paraksts mobile, izmantojot Smart ID, ko es biju iegūs ar selfiju. Piedodiet. Te ir jautājums, vai tas notika pirmo reizi, vai tas ir atjaunojums, jo tas ir tur drusku atšķirās tie procesi, cik man zināms. Labi, paldies. Paldies, kungu dāmas par jautājumiem. Mēs tāda diezgan jautra viļņa, bet, jebkurā gadījumā mēs varam secināt, ka problēmu un risku šeit pietiek un par ko domāt mums tomēr šajā jomā ir un rīkoties arī kādam vajadzētu. Tātad liels paldies. Kristiāna, tev stāst.